Sveicināt cukurgraudiņi. Šie ir daļa no podkasta. Īsti nebūs podkasta veida video. Te. Kročē, lasīsim Am I the Asshole, Redditus un izdomāsim, jā vai nē. Let's go. Ok, tā. Am I the asshole for signing up for a marathon last minute when my friend wants running to be her thing? What the fuck? Daudz izklausot dīvaini. I, 38, recently signed up for a marathon a week before the race. Es izklausos, bet nebija labi nesakat. After finding out I would need rotator cuff surgery. Well, I haven't been able to climb, which is my first love, but I've always enjoyed running casually. I've done a few races before, one marathon without training, so I feel like I could probably do it again. And it's something that keeps me motivated and gives me a sense of accomplishment, especially as I'm preparing for an upcoming surgery. Viņam var skraidīt, ja viņa gluži operē. Man liekas, ka jā. Vai tad ne? My friend was planning to run the marathon but hadn't trained all the week off. I figured we could both run really slowly together. The whole week I was trying to find a bib. I told her that I was planning to sign up too. She was fine with that until I told her I finally found a bib. She got really upset. Kas ir bib? Man nav jāuzvedīgi. Kas ir bib? I had posted on Facebook saying I was going to run it last minute and she freaked out. She told me that running this marathon was her thing and feels like I'm trying to take over something that's special to her. She said that me posting about it on Facebook would overshadow her post. I never saw it that way. I just thought we could even support each other during the run. She accused me of being a shitty friend and just said some really terrible things to me. Vispār, tie tūkstošiem cilvēki, kas skrien maratonu kopā ar mani, špiko, zog man dzīvi. Vispār, jā. Kāpēc tev mugurē džempers? Es uzvilku šodien džemperi. Ok, tos ir mati. Man pirmajā bija mati. Principā es pēc pirmā, tā kā man pirmajā bija mati, tā kā tu špikos no manis. Tehniklī man ātrāk izaugot kā tev. Tehniklī, nē, tev nebija mati. Grolas piedzimu, un jau kaut otrā mēnesī bija mati līdz šajienai, tā kā... Man bija līdz šajienai, pirmajā sekundē, ko reiz sākums prenām. Jā, es pateikšu bioloģijas skolotāju. Jā, protams. Nē, bet tā draudzene izklausās no debīlu. Izklausās pēc... After Reddit I lost her at the first mile. I texted her like 5 times, called her 3 times. She ignored them all. She called me 2 hours later, and she's 3 miles behind me and tells me to stop and wait for her. At this point, I had decided to run the marathon for myself and I'd see her at the end, so I said no, which she insists is a sign that I'm selfish and unsupportive. Ko tu pirmā viņu ignorēji, Doma? Tu tā kā viņu ignorēji. Tu pati skrēji viena pati. Tu tā kā pazudi, un tev zvanīja, un tu necēli speciāli. Tāpēc tu tagad šīs, kad viņi ir uz priekšu. Right. She was so mad that I was ahead of her that she quit at mile 16 and got the course to finish with a better time than me. Which I mean is fine, I finished at 6:15 and was proud of myself in the end. No, okay. Sanāk tā, meitene vienkārši ļoti nepārliecināta. She is insistent that running is her thing and says I'm not allowed to engage in it, which feels utterly insane to me. Groļi, ja es sādu un neviens cits pasaulē nevar radīt. Tā meitene ir Elīna beidz tamborēt, jo es arī tamborēju. She was originally going to help me with post-surgery stuff, but now she's decided not to, saying she feels betrayed by me doing the marathon. Betrayed who? Groļi ir ābūs operācija. Viņa pasaka, tu skrēji maratonu, es tev nepalīdzēšu pēc operācijas. Vispār, kas lauki savu špakani paralizē to pati. Tu špiko no man, tas ir, es pirmā skrēju, man nav tev patīk, es pirmā skrēju. I don't feel like running a race should be something that belongs to one person, especially since it's something I love too. Maybe I missed something in how I approached it. Tas ir bēdīgi. Man drusku tā meitene nepatīk, es nemāku pateikt, kas, bet man kaut kāds veids par to meitene nepatīk, bet tā otra, man liekas, ka viņa nestāst viss kā ir. Tā otra draudzene, man liekas, galīgi. Nav, kas ir like, you were the first. Kas jau likās, ka viņa būs ofan un vienas būšu jauka, bet tevis tev mīlu. Vai nākat man, bet reģoju un atstāju. Mums vēl nolaigai. Es nezinu, tā draudzene, kas ķipa par to maratonu skrēju un nemā. Un what the fuck? Actually, kāpēc ar viņu draudzene? Nē, jo man liekas, tas ir vienkārši es,
kā cilvēks. Bet tā kā, pirmkārt, ja viņš sāktu, dirsties augumā, to, ka, ķipa, es skrienu to maratonu, būtu tāds, ok, taču mēs skrienam, es viņu pazadēju, es viņai zvanu, labi, es viņai pirmkārt nezvanīju kaut kādas 7 reizes, es viņai vienreiz uzvanīju, tas ir viss, un es viņu pasūtīju, tas viņai nemaz necautu. Bet tas ir es. Tas domāju, ja man pateikt, neskrien maratonu, girl, who are you to say? Tu, what the fuck? Tu zini, cik daudz cilvēku skrien maratonu? Es saku, vai pārējiem arī ir fieķi, vai pie start līnijas, tu neskries maratonu, es būšu vienīgā, kas skries šo maratonu. Go. Tas ir reāli dīvaini. Am I the asshole for telling my husband trying to help him lose weight? Te būs riktīgi labs gramērs. Bet izklausās... Pagaidām turā pateic, ka viņas vieši nekar rasnas. Sanāk. Obīz. Sniega obīse. Pagalasam. Nor. Viņa izlaboja. Am I the asshole for telling my husband I'm done trying to help him lose weight? Labi. Mai. Kroči viņa 30-gadīga sieviete. Viņas vīram ir 34 gadi, jā. We have been together for 7 years, maybe 2. Lately, he has experienced disappointment in his weight gain and appearance. He's never been athletic or a big exerciser, but was always slender and lean. Maybe it's genes or age catching up to him, but he's gained about 30 pounds over 2 years. Tas man nav tik daudz. Cik daudz tu kaut? Es nezinu, bet man liekas, ka 30 pounds nav tik. Es nezinu. Es nezinu, cik pāri. Ja zinām, cik tas ir kilogramos, mēs man būtu vieglāk. Jā, es nezinu, kilogramos. Kroči viņam svars pieaugs, jā. And his physical shows he has high blood pressure, high cholesterol and vitamin D deficiency. Man liekas, viņš par sevi drusku rūpējas. His family also has a history of diabetes and heart disease, which he has been very concerned about since he is physical. All these factors brought him to the decision that he needs to lose some weight and get a little more active. Jā, ok, go Kylie, labi, tas ir labi. A few years ago, I dropped 25 pounds and have kept it off. When I saw him struggling to stick to a diet, I offered to develop him a meal program and help him see through. He's been diagnosed with ADHD. Ir kaut kas, ar ko viņš nav diagnozēts. Es jau šo saprotu, tā kā viņam ir viss. Tā kā viss pasaules nemietlētam to, ko ir. Brutāli. And often struggles with planning and impulse control. Okay. He seems excited for the help, but said he felt a little bad having me do extra work. I told him I'd love to help and I got right to work. Okay, supportive queen. I calculated his TDE, kaut kas ar diētu, man liekas, tas ir. Man liekas. And build a whole meal plan around his calorie goal to lose 1 to 2 pounds per week. Es nezinu daudz. Es nezinu, cik tie ir kilīši. Es nezinu, tie daudz kilīši. Every weekend for a month, I cooked, packed and labeled every meal for him. Cik viņam bija gadu vēlreiz? 54. Every weekend for a month. Tad katru nedēļas novalu tas ir 3 dienas nedēļā, veselu mēnesi. Viņam tā kā uztaisa mealprepu. Viņi vienkārši visu mēnesi gatavo viņu ēst. Tas vēl 2 dienas. Nedēļa piekdien. Nedēļas novalas uzskata piekdien, sestdien, svētdien. Sestdien, svētdien. Man kaut kāds... Bet kroši viņam mēnesi taisīt, bet cik es saprotu, viņi uztaisa viņam mealprepu visu nedēļu. Tas ir crazy. Vienkārši mēnesi taisa viņam ēst. Bro, jo tā kā izklausās, ka viņš pirms tam visu laiku pats var taisīt ēst. Tā kā, ja jūs esat vienojušies, ka jūs ģimenē taisat, tas nav tik traki, jā. Bet jo izklausās, ka viņš pats var taisīt ēst pirms tam. Es tādu sāktu nesapratu, viņam ir 5 gadi, vai cik viņam ir gadi? Tu izcepi, tu iepakoji un vēl uzrakstīji, ka tas ir viss tas šķiņķis un ka tas ir salāmī. Veselu mēnesi jau 34 gadam vecam cilvēkam. Cik vēl nesajūk? It was a large variety of dishes to keep it interesting and delicious. Un vēl domā par to, lai garšīgi un interesanti. Viņš 50-nieks. Es neesmu wifey material. Es esmu wifey material, ja tu man var nopirkt burgeru, nopirkt manšanu, nopirkt jahtu un parūpēties par manu reāli finansiāli vienkārši man nodrošināt par pārējiem. Tad es varu būt wifey material. Šis? Oh, hell no! Viņa dzīvo manšanā. Nā, ja es dzīvotu manšanā, es to nedarītu.
Sievietes, kas dzīvo menšanos, netais vīram ēst. Izņemot, ka tu tādām balīm tā jūs redzējusi. Kurš sieviete? Viņai kaut kādā 10 bērniem, viņš izņemot. Kurš viņš viņai un dzīvo? Es zinu. Viņa gribēja balīna, viņš viņai īsti savu dažādī plānu. Jā. Un viņš gribēja sogrieķi, viņai nav. Un pats viņai iztebām iesmēt. Jā, viņai bija tas, kad viņai tur visu to jābūt. Jā. Man liekas, tā ir vienīgā sieviete, kas tā ēst. Bet viņa nedzīvo menšanā domu. Viņa dzīvoja kaut kādā farmā, ne? Jā. Kas bija viņa saknes. Jā. Tā pagā. Every day before work I pack him breakfast, lunch and a snack. Viņš šeit pirmajā klasē. Tā kā tu pāko pusdienas pirmklasniekiem. Un nepakoja pusdienas pirmajā klasē. Tāpēc, ka mums bija skolā pusdienas. Tev bija skolā pusdienas? Mums bija. Tāpēc, ja tev nedēļ. Viņa man bumbīgo paši nedarbojas. Also, a meal prep when he got home, I explained to him that if he sticks to what I've made, he will stay within his calorie allowance and see results. Viņa mēnesi taisa pusdienas, vakariņas, brokastis un vēl našķīti. Un visu iesaino. Nešķīti? Našķīti. Kāpēc tev pateic kā nešķīti? Viņš ir obese as hell. Nav brīnums, ka viņam pieaug tie 30 kg, ka viņam sirds vēl uzsprāgs. Viņam vajag vēl nešķīti. Es saku, ja tas čalis vēl beigās mēdīs un diršīs viņai augumā, es vienkārši, es nošaušos. Ko? Kas? Ko? Ja viņi viņai diršīs augumā, es nomāšu viņu ģimenes koku. Viņam nav ģimene. Viņam drīz nebūs, jo tā sieva viņu pametīs. Es sievas vietā būtu ceļā pametus. Inexplicably. Nešķītis. Every week at his weight went up 1 to 2 pounds. Viņam vajadzēja nedēļā zaudēt, nevis pieaudzēt 1 līdz 2 poundus. Obese. Sniegobīse. Kriču kontekstā par sniegobīse. Mēs šorīt runājām par kukām un par to, ka tās sniegpārstaņas izplūst nenormāli un viņas palika tās ritīgi pufīgas. Tad mēs izdomājam, ka mēs viņus sauksim par sniegobīsēm. We moved his break-ins from Mondays to Fridays. I rescheduled his TDE. I reassessed my calorie calculation on my recipes. He wasn't weightlifting. He promised he was sticking to the meal preps. It didn't make sense why he'd been gaining weight. Kauč viņš pieauga svarā, jā? Jā, bet viņa visu vēl pārplāno un pārskata, un viņam nevajadzētu pieaugt svarā. Pēc būtības. Viņam vajadzētu... Tas ir slimībām. Ne, bet viņš jau nav slims, viņš vienkārši, drusku uzbarojies. Uz vecumu. Pienācis svars klāt. Viņš nav slims. Viņam vajadzēja 1 līdz 2 poundus nedēļā pazaudēt, viņam katru nedēļu 1 līdz 2 poundi pieaug. Ko pie vēlna tu dari, ka tev nedēļas laikā 2 poundi pieaug? Cik ir 2 poundi? Tad labi, iztēlojies, ka tev kaut kāds, pieņemsim, ka... Cik ir 2 poundi? Iztēlojies, ka pāns ir, piemēram, kaut kāds puskilīts. Nedēļas laikā tev kilīts pieaug, nevar būt. 1 pound. LBS rakstā. Viņš jāsapratīs. 1 mārciņa. Nē, LBS rakstī. LBS cukīgi. 10 poundi, 4 kg. Un paprast, cik ir 2? Pat 2 gadiem pieauga 12 kg, tas nav tik traki. Tas ir maz. Pagad 2 LBS uz kilogramiem. Kādas mārciņas? Tas, man liekas, ir tās, ja redzi, viņš ir tā paša. Tas ir tā mārciņas. Tas ir nepilns kilograms. Ok, bet nedēļas laikā pieaugt veselam kilogramam gandrīz arī nav īsti labi. Kāpēc? Nedēļas laikā kilīts klāt. Katru nedēļu. Tas vispār daudz, jā. Tā kā man nav nekas par to, ka viņam gada laikā 12 pieaug, bišķi čil, bet nedēļas laikā kilogramu pieaudzēt ir diezgan... This morning, I reworded my question a little. I asked him if he was eating anything at work besides the meal preps. He told me after he finished his meal preps, he'll go to a restaurant near work and get another meal. During lunch, he keeps a bag of candy in his vest. Eat throughout the day. Tas ievatā cētās, lai viņš vēl varu, un viņš turpin būt obīzi un rītas končas. Viņam pieaug kilograms nedēļā, ka viņam ir 2 kārtīgas pusdienas, un viņš vienkārši ir končas ikdienā. Kā tad?
ēd, jo mīlflips ir tā kā vesela pusdienas sagatavots. Viņš 2 vai 3 tādas apēd, vai kārtīgu sandviču ar 2 naktī. Tā kā man arī 2 naktī ir desmaizīšu, bet man nav tāds katru dienu. Man tā kā reiz mēnesī tikai tāds noskaņojums ir, kad sapēt kaut kāds 3 desmaizītes 2 naktī. Tas ir reāli. Reiz vispār gada laikā, nevis mēnesī. Tas ir reāli dīvaini. No brīdis, ka viņš jau savu bīzi ir tad. Es saku, sniego bīzi, kas? Calculations, he was eating more than twice his mass calorie range. Vairāk kā 2 reizes. Maksimālais kalorija, ko viņš pieņem. Viņš var apēst 10 kalorijas, un tas ir piemēram dienā, tas ir ļoti maz. Viņš apēd 30. Viņš apēd 25. Saprot? Reāli žotās, jūs ir reāli tāds, Es saku. Vajag. Fakts, ka viņam pašam tāds man ir jānemet svars, un tad viņš tā dara. Tā kā es labi, ja tā sieva uzbāz tos, ka viņam ir jāmet svars, tad būtu vēl stāvēt klusu, bet viņš pats gribēja mest svaru. Nu jā. He told me that he thought when I said stick to the meal preps, that meant eating the entirety of the meal preps, and then it wouldn't matter what additional stuff he ate. Tu esi stulbs vai stulbs? Tu esi stulbs vai stulbs? He'd still lose weight. Nē, nu, apēd vienu salātu. Nē, man jau tāda pat logika. Tu apēd vienu salātu un 10 burgerīšu, un tev nepieaugs tas salāts, to vienkārši balanco to 10 burgerīšu ārā. Es arī tā heisīti vienmēr daru sēdu salātu. Nav saštesam. I was frustrated, but I calmly told him there's no way he could have thought that's what it meant. Un tagad es tiešām tu esi debils, tu esi kaimiņu nemīls. I told him I'm sympathetic to his ADHD. Nu tur nav vainīgs ADHD, ka viņš tik atpalicis ir. Tā reāli ir. Nu es lūdzu nākamo ADHD cilvēkus. Tā kā viņš ir apkaunojums communityam. Tas ir bēdīgi. Es nezinu, viņš ir vienkārši emīls. And how it might take his journey difficult, but if it's something he wants, he needs to try. He told me, no one asked me to help him, so I told him that's fair, and then trying to help you with this. And things have been good between us since. Vārds viņš jau pasaka, neviens tev neprasīja man palīdzēt. Tas ir divi legāls. No, tas ir viss, kluči. Viņa noteikti nav ashols, viņš ir ashols, tā kā tā. Nē, jā. Tā kā, jo viņa tā centās, un viņš tik un tā ēd savus konvencionātu visu to, viņš pats necenšas. Viņš apēd vairāk kā 2 reizes nekā viņam vajadzētu. Ja viņš pats gribētu, viņš nerītu tik daudz. Ja viņš tiešām gribētu mest svaru, vienkārši iemet kaut vai tiktu kā mīlpreps. Viņam sieva mēnesi taisa iesveikt no ēdienu visu. Mēnesi. Un vēl tik smuki uzstājas. Un lai vēl būtu interesanti, un viņam vēl našķīti dod. Vēl našķītis, kur viņš ēd 15 gadus dienā. Ko es tādu pateicu? Viņam našķīti. This is a sweet treat girly. Nē, našķīši. Našķītis. No. Kā man, jo es jau vadīju tītavu no tā, ka es ēdu našķīšu. Viņam... Klusuma brīdis, vai pieminēt to, cik skaists. Kāpēc tu turpini to joku? Kāpēc tu turpini to joku? Tu pirmā. Es vispār neiesāku. Šeit. Nu, what the fuck, es tev kaišu? Jā, tas man griez. Troki. Ko šis cilvēki atceraties? Neesat precēt vīrieti. Un ja jūs apracat vīrieti, tad apracat normālu vīrieti, jo what the fuck? Arī jau. Un ja viņš pats to negribēs, neviens viņu nelīdzēs. Un atcerieties, šķiršanās vienmēr opcija. Tu vienmēr par vēl izšķirties. Šķiršanās vienmēr opcija. Šķiries priekš sievietēm, kurām nebija tiesības šķirties. Viss, quote of the day, šķiries priekš sievietēm, kurām nebija tiesības šķirties. That's what she said. Atcerit. Jā, citāts.
Ko es man darīt pilnīgi? Tu jau otru reizi pasakāji to pašu joku, un tas vēl joprojām nav smieklīgi. Tagad tas vēl joprojām nav smieklīgi. Šie bija divi dažādi joki. Tas vēl joprojām nav smieklīgi. Gan iet. Tu esi vienīgāks smējis. Es neatmanīgākas smējis. Anyways, guys. That was it. That was it. Tu runā par savu dzīvi? That was tavējā darīt. Well, guys, that wasn't funny. That wasn't funny. Roli ierunājas īstā. That wasn't Labi, Maija Kūčī. Viņa zina, ko pateica?